Sveiciens visiem. Zooms ir. Tā. Sveiciens visiem. Tātad padalīšos kā parasti ar ierakstu. Ja mēs neesmu padalījies ar ekrānu pirmajās 5 minūtēs, tad droši vien to esmu aizmirst. Tad droši rakstiet čatā vai ceļiet roku, vai kaut kādā veidā atgādiniet. Jā, ir ieraksts palaists, tad sāksim ar to, ka jā, šeit oktobra 6 sācieties jūs, tad šeit būs jūsu video atrodami. Pagaidām jau 3 ir atrasti, jā, 3 video pievienoti attiecīgi, jā. Te būs vēl nāks klāt. Nu, viens saiti, jā, tā kā teikt. Publiski nevarētu redzēt, bet viņi atklāt, tur nekas tāds privāts noteikti nav, bet, var skaities savā laikā, savā brīvajā laikā, un tas būs pieejams arī pēc tam, kad DAS platforma būs aizstāta, aizslēgta pati par sevi. Tā, esat gan visi pievienojušies, ļoti labi. Tā apsmies, kas mums novedīgās kas pievienojās vēl. Man beigsim Inta pievienojās man un Mēnesieva. Tā, tagad skatāmies, kas mums notiekās šeit. Tā, man liekas, ka jums te visi esat. Tātad, jā, Ieva, lieliski. Un man bija, kas man vēl nav pievienojies, ko es vēl neredzu, tad, kāds ir vispār, ja esat piefiksēti, 19 jūs esat. Kurš man uz vienu neesmu piefiksējis, tad Dana man nav, Inese Vītola man ir, kaut kur? Ir. Ir. Kāpēc neredzu? Ir pieslēgusies, jā. Ir, ok, tad viss kārtībā, labi, jā, ok. Vienīgais, kas nav Santa, laikam nav, viena no Santām nav, viena Santa ir, viena nav. Santa Ozola nav. Ok, Ozola. Labi, tā, varam turpināt, tad jā. Un tad šodien mums tā tēma būs, varētu no vienas puses grūtākā tajā ziņā, ka mēs strādāsim ar tādiem Python pamatiem, un vienlaicīgi veiksim tādu smagu un atbildīgu darbu, datu tīrīšanu, sagatavošanu. Pēc būtības mēs centīsimies ielikt datus tabulas formātā, jo ļoti bieži, jā, es jau ieliku vienreiz Jolanta, bet ielikšu vēlreiz. Viņi ir šeit, bet es noteikti ielikšu vēlreiz. Tad šī saite, droši, šeit, te ir saite, te ir saite, jā. Šī te vajadzētu būt, jā, es ceru, ka viss burtiem jābūt pareizi. Nu, jā, tā, super. Tātad varam turpināt, jā, tad spiežam uz otro dienu, jā. Šeit atvērš jaunā logā, jā, trūktā slotiņa, jā. Un līdzīgs formāts, kā iepriekšējā lekcijā, tieši tas pats. Būs mazais mikro pārbaudas darbs, tur vienkārši izpildīt šos te jautājumu ar vairākām atbildēm, variantiem, jā. Tas pats iesniegs to pašu to notebook, kaut kad jūs varat iesniegt to uzdevumu, to pašu, kad būs kaut ko mēs darām klasē, jā. Nu, un, protams, jums sākam visi materiāli šeit būs iekšā. Diena 2. Jā, skatāmies, kā tā būs pa saiti. Būs tā pati kolaps saita, tikai, protams, kas notiksies. Būs apsimies, kas tur būs, kāda būs atšķirība. Protams, atšķirība būs tas beigās. Mēs ejam atkal uz to pašu Google, caur Google.com, jā, Google's research ir Google.com, jā, bet iet diena 2, jā, datu sagatavošana, lūk, jā. Nu, atkal, šoreiz es tad, tā kā es uzreiz jau pievienošos klāt arī serverim, jā, Connect. Jā. Un atkal, tas nav obligāti, ja jūs kodu nepalaidīt, vispār nedomājat laist, jums nav obligāti jātaisa aktīvs serveris. Bet, es to palaidu, parasti man tāds ieradums ir, ja strādāju atkal, mums redzam to, ka mums ir piešķirta virtuāla mašīna, 12 GB atmiņa, 100 GB disks mums iešķirts, jā, uz nākošām stundām. Pēc būtībā uz nākošām 12 stundām, ja mēs strādājam, kaut ko darām, jā. Ja liema lielāka pauze, tad mums noteikti vajadzēs, ielikt kopiju savā drivā, vai arī lejuplādēt viņu, download arī. Tā 2 varianti ir, jā, jums, jā. Nu, tā vajadzīt savu kopiju, ko saglabās pie jums pašiem, pēc kuras beigām, tad kopiju drive ļoti labs variants, jā, vienkārši savā jūsu Google drivā būs šī te piezīme grāmata. Nu jā, tad mēs strādāsim šodien ar ko darīt, ka dati trūks, datu tipu pārvēršana, datumu parsēšana, tad atpazīšana, jā. Kaut kādu kombinātu tiksim arī iespējams tiksim līdz arī datu kopu kombinēšanu, jā. Un atkal, kā jau minēju pirmajā lekcijā, šī daļa, šī otrā nodarbība, principā tas, kas paņem vismaz pusi laika tādā dzīvē īstā tādā, darba sagatavošanā, jo ļoti reti mums ir
pilnīgi perfekti sagatavot dati. Mācību piemēri bieži vien ir sagatavoti, ja, bet īstenībā, ja tā teikt, dzīvē arī valsts līmeņa dati joprojām prasa papildu pārbaudi. Nevar uzticēties. Tas sakot, vienmēr, kā sakot, uzticies, bet pārbaudi bija tas teiciens, ja, tas jā, bija tāds teiciens. Ja? Lūk, tad mēs mēģināsim vienlaicīgi pieņemot to, ka mēs visi neesam ar Pythonu, esam vairāk uz jūs, vai tad ļoti attālināti esam. Arī apskatīsim vienlaicīgi Python bāzes lietas, kas vajadzīgas, lai varētu strādāt. Un, principā, tās ir programmēšanas pašas bāzes lietas, kā funkcijas, cikli, zarošanās, un arī kā strādāt ar failiem vispār. Tad daļēji, jā. Un tad centīsimies arī klikt arī pie šīm te pandas metodēm, lai varētu šos datus, netīros, trūkstošos datus satīrīt, jā. Un tas mūsu mērķis ir, lai iegūtu vienu kopīgu datu tabulu, jā, kas varbūt beigās eksportēt vai uz CSV, vai uz Excel, vai uz kādu citu datu formātu. Jā. Tā mūsu plāns, jā. Jā. Kā jau es teicu, ienāk šie dati, jau dzirdēju no studentu stāstiem, jā, ļoti reti, tad ir gatavi tīrai analīzei uzreiz. Jā, bieži vien, kad iemācīs kādas gudras metodas, kuras vēl skatīsimies, uzreiz jau barot kaut kāds ar netīros datus, bet ir tāds izteiciens angliski garbage in, garbage out, tad ko sēsi, to pļausi. Un līdz ar to, ja mēs liekam kaut kādus neprecīzus datus, jā, kļūdām, tad arī mūsu modeļi, mūsu analīze, visticamāk, būs arī kļūdaina. Katrā ziņā mums būs kaut kāda nepareiza, jā, bājas noteikti mums parādīsies. Jā. Tas nav nekas jauns. Bija pirms 200 gadiem tāds Charles Babbage, kopā ar Adu Lovelace, jā, pirmais datoru izstrādātājs un pirmā programmētāja, bet tas bija tajā laikā, kad nemaz nebija vispār elektronika nebija. Tas bija, tā teikt, tvaika laikmets, jā, viss tik mehāniski un vairāk teorētiski. Bet toreiz viņš gāja, Charles Babbage gāja parlamentā, angļu, britu, un viņam, laikam, viens britu parlamentu loceklis prasīja, ja es ievarošu nepareizās atbildes, vai es dabūšu, nepareizos jautājumus, dabūšu pareizās atbildes. Un Charles Babbage bija šokā, viņš teica, kā var tā domāt vispārībā, kur es nāk ar informāciju, jā. Mūsdienās, protams, mākslo intelektu bieži vien, jā, ir dažādi veidi neprecīzi datus var izlabot, starp citu, bet tomēr mums ir tā datu tīrība, beigās ir mūsu pašu atbildība, jā. Tad šajā ziņā. Lūk, jā. Mums te būs taču piemēri, ko varētu būt. Tikai pieņemsim, mums trūks kaut kādu laika atzīmējumu, vai kaut kādas mēs strādāsim ar laika datiem, tas ir ar meteoroloģiskiem datiem, un trūks atzīmējums laikā. Vai iespējams ir kaut kādā kategorijā, dzimums, atzīmēs 3 dažādos veidos. Arī tipisks stāsts. Iespējams, duplikāta rindiņas arī var būt, jā. Varbūt vienkārši netīras rindiņas, jā. Lūk, iespējams, atkal mums ir kaut kādi nepareizie tipi. Pieņemsim, kāds ierakstīs lietotājiem vārdu, to vecumu ciparos, 21 ciparos, nevis uz skaitļiem 2-1, tā teikt, jā. Lūk, tā teikt, tīrīsim mēs tos te mūsu dārzeņus visu, nomazgāsim tīru, jā, lai mums būtu, tā teikt, veselīgs uzturs. Jā, lūk. Un tad tas mūsu šodienas tas stāsts, jā, tā teikt, lietotājs stāsts, ko mēs strādāsim, mēs mēģināsim palīdzēt Tomam Bricim ar 100 gadu vēsturi, jā, mums ir, tā teikt, pieejami netīrie dati, samērā viņi ir teksta formātā, jā, kas mums ir, jā, un viņi nāk no šīm meteoroloģiskām stacijām, atkal, protams, šie ir fiktīvi dati, jā, bet vismaz viņi atbilst kaut kas tāds, kas varētu būt bijis. Ja. Un ir mērīti dienas meteoroloģiskie dati. Ja. Mums ir Rīgas universitātes stacija tā augšā, kas tur stāv Liepājā, Mērsvegā, Lūksnē. Un dažādi laika periodi ir, protams, ja. Un mēs zinām, mums ir samā daudz kas zināms. Mēs zinām, ka ir šādas kolonas. Ja. 1, 2 ir datums, maksimālā dienas temperatūra, maksimālā minimālā temperatūra, cita tur bija tie nokrišņi, kāds tips. Kāds bija šis te laika kods tajā dienā, un vēl kaut kāds brīvais lauciņš, kas bieži vien ir datos, ja, ir piezīmes. Mums ir, protams, lai simulētu šo mums īstenību, tā teikt, ja, mums ir dažādi veidi atdalītāji, dati ir atdalīti dažādos veidos,
Un ar to īstenībā būs lielākā sāpe. Ja? Un vēl moments tāds, ka nav bijis vienots standarts stacijām toreiz, ja? Un ir dažādā veidā šīs kolonas pierakstītas. Arī datu formāti ir ļoti traki dažādi, ja? Arī pulkstens varbūt, ja? Varbūt komati, varbūt punkti, varbūt arī nulle kaut kur parādīties latviskā, ja? Var milimetri parādīties. Un vēl ir dažādi veidi pierakstīti, kā mums ir neesošās vērtības, ja? Un no šīm te es pievēršu uzmanību, ka šīs vēl tāds samērā izplatīts, -99 ir ļoti slikts, tāds samērā nepatīkams gadījums, jo kāpēc? Tas ir tā kā īsta vērtība, tikai, it kā neeksistējoša vērtība, bet, viņa mums jāapstrādā. Jā, tā kā es teiktu tā, šis ir vidējs slikts gadījums, bet mēs jau mums to nezinām, varbūt, ka būs sliktāk, varbūt būs labāk, jā. Viens tas, ka vislabāk ziņas, ka mēs zinām, kādas kolonas var būt, jā. Lūk. Ir brīvās, te varbūt kaut kādas tukšas piezīmes, varbūt, jā. Tad mēs mēģinām ko darīt. Kā šādus te datus nopašsēt, tad saprast, jā, un viņus no tabulas formātā, jā. Un mums atkal būs jāpārbauda, vai katrai šai datu kopai, datu vienībai, šiem failam pēc būtības, vai ir, vai šīs prasības izpildās, mums jāpārbauda. Jā. Tad, lūk, un lai to visu darītu, kas ir tā pamat ideja? Tā ideja ir tāda, ka mēs iemācāmies strādāt ar vienu rindiņu, tad mēs varam strādāt arī ar 500 rindiņām vai arī 5 miljonus rindiņām. Lūk, ja ir tas vispārīgais likums spēkā, un tad tam izmanto ciklus. Ja? Un līdzīgi, ja mēs mākam apstrādāt vienu failu, tad mēs varam ar šo ciklu palīdzību strādāt arī 100 failiem un 10 000 failus mēs varam apstrādāt. Tikai to nozīmē, ka mūsu tas kods, viņš spēj saprast, tā teikt, vispārināt, ja angliski runājot, generalize, ja viņš ir vispārināms uz šiem failiem. Protams, ja mums ir pilnīgi atšķirīgi pieraksti, ja, tad ir ļoti grūti izvēlēt kaut kādu vispārīgu risinājumu. Ja. Tā kā šī gadījumā šis tāds vidēji grūtums, ja, tad ko mums vajadzēs? Ja, lai mēs varētu strādāt vispārīgi šādu piezīmu grāmatu, ja, pagaidām mēs skatāmies tikai, protams, šos te markdown šūliņas, jeb teksta šūliņas, ja. Mums jāsaka, ka šis kods, ja. Lūk, standarta lieta, ko mēs parasti darām, mēs cenšamies visas bibliotekas vispirms importēt, ko tas nozīmē, viņas būs pieejamas šajā sesijā. Lūk, pirmā šūliņa man parasti ir šāda, ne tikai šāda, bet var izmainīt garāka, daudz lietas vairākas, atkarīgs mums ir tas, ko mums vajadzēs, ja. Tad atkal mēs varam prasīt, protams, ja ir rīkam, ko mums vajadzētu, ja. Pieņemsim, kas ir Pathlet. Ja? Tas ir, lai strādā ar failiem. Ir arī vēl papildus šīs visas bibliotekas, ja? Tās nāk līdzi Pythonam, bet viņas netiek aktivizētas pēc noplusējuma. Līdz ar to, ja mums kaut ko konkrētu vajag, tad mēs viņas importējam. Un te ir 2 gadījumi. Ja? Tad varbūt es pārlikšu ātri, lai varētu redzēt abas divas pārlikšu pēc secību. Ja? Tātad šie pirmie 2, ja? Notice in above syntax we import specific submodule class function from specific library. Šo izlikšu pirmo, ja? Te divi atšķirīgi sintaks, ja pievērš uzmanību, tad šis ir, tā teikt, mēs gribam visu sistēmu, visu tur zip file sistēmu, visu regular expressions, platformu, bet šie, kā es saku tā, es gribu tikai vienu apakšdaļu importēt, Un kur tā atšķirība? Ir tā, ka vienkārši, ja kāds ļoti liels moduls, tad es mums tikai šo apakšdaļu. Savukārt šeit ir tas moments, kur viens no Python tādām, es teiktu, mikro trūkumiem, nosaukuma dēļ ir datetime šis te modulis, bet ir arī datetime klase, kas ir tas apakšrisinājums, tā teikt, no kur mēs vedam šo te laika objektu īstenībā. Un drusciņ, es teiktu, tāds varbūt drusku malganoši, savādāk, ja mēs, otherwise, ja mēs darītu šādi, if we just did import datetime, then I would have to keep typing datetime for my
Nu, varbūt man nav jāsaka dubult garums, jā. Nu, lūk, jā. Tā, labi. Bet, ko es parasti daru, jau teicu, ka parasti datums, jā, un arī Pythonu, jā, un tad, protams, tad nāk pēc šīm te sistēmas bibliotekām. Pirmajā šūnā tipiski mēs izmantosim arī ārējās šūnas. Jā, pieņemsim, un te es parādīšu nedaudz papildus sintaksi, tad esmu uzrakstījis to recepti šajās rindiņās, kā var mēģināt kaut ko importēt. Try. Ko nozīmē try? Tas nozīmē to, ka es mēģinu kaut ko darīt, un ar potenciālu šeit, tas ir turpinājums, ka var būt kļūda. Un to kļūdu es noķeru šeit. So, we catch any import errors. Jā, here, jā. Tad var sakot, ir potenciāls, ka es importēju, man nav pandas. Jā. Nu, protams, Google Colabā ir pandas iebūvētas, bet ja jums kaut kādā vietā, kur nav, jā, tad būs šī te instrukcijas. Jā, lūk, pandas nav instalētas, un vēl pateicu, ja vajag Excelim atbalstu, people uninstall OpenPXL. Jā. Labās ziņas, ka jums šīs ir iekļauts Google Colabā. Labi, jā, bet tad, kas vēl šī brīdī varbūt skaidrs? Skaidrs jau, viss tiek ņēmuši Python kurs ir šis te calls un atkāpes, jā. Mēs redzēsim, ka Pythons izmanto atkāpes, jā, un call, jā, ir daudz komandas ar callu, jā, un pēc tam atkāpes sekos, gan es vienmēr, ja kāds atslēgas vārds, jā, Pythona atslēgas vārds ar callu beidzās, tad ir sagaidāma atkāpe. Ja? Kāpēc? Ko tas dara? Tas pēc būs parāda, ka šis attiecās, mēs mēģinām kaut ko šeit. Ja? Šis tas tvērums šeit, savukārt šeit except arī calls ir. Ja? Tas ir tādam gadījumam, ja te kaut kas neiet greizi. Tad šeit, ja mēs importējam, ir potenciāls, ka mums imports neizdosies, un mēs viņu noķeram. Jā, protams, zinot, ka vēlreiz, ja es zinu, ka viss strādās, es varētu vienkārši importēt un ļaut oficiālai kļūdai. Šis tāds palīgs. Ja man gadījumā nebūtu, tad vienkārši man es nevaršu importēt un parādīšu šīs instrukcijas. Izdrukāšu šīs divas instrukcijas. Tad, ja nesanāk, es drukāšu šo ārā. Un līdzīgi arī requests, ja, tā ir ļoti populāra tīmekļa rasmošanas biblioteka, ja, lejuplādēji, ja, arī viņi ienāk līdzi Google Colabā ir iekšā, ja, lūk, viņa arī, ja nesanāks, tad es viņu parādīšu. Nu jā, un tagad arī es parasti lielākiem darbiem slieku vēl papildus statistiku, bet šeit parādīšu, kā var parādīt, kas jums notiekās arī ar datoru šeit, ja. Mums dators ir virtuāls, bet mēs varam dabūt šos datus ārā, cik man ir diskā vieta, kur mēs atrodamies, jā. Lūk, palaidīsim šo te šūniņu, liela gar šūna. Protams, atkal brīdinājums, ka vienmēr sākot darbu brīdinājums būs, ja tas nenāk no Google, paiet 1 sekunde un skatāmies, ko mēs dabūjām. Tātad, rezultāts skatāmies. Datums, jā, atkal Pythons, nu atkal, protams, jā, mēs jau zinām, bet atkal droši paliek nedroši. Un te jau redzam to, ka kas tas ir kāda operēja sistēma, mēs dabūjām sistēmu, atkal tas var būt svarīgi, ja jūs būs Macintosh versijas, Windows, jā. Bet tā kā mēs visi šeit izmantojam šo Google mākoņu versiju, mēs redzam, ka ir konkrēta Linux versija šeit apakšā, jā, redzam to disku, un cik daudz brīvās vietas, 68 GB brīvais vieta, jā. Un vēl viens moments viņš parāda, kur mēs esam atrodās mūsu faila content, jā. Šajā brīdī to nevar uzreiz tā pateikt, jā. Šeit šis ir tas saucamais content mape, jā. Ja jūs būs savajā datora, tad te būs savs jūsu vārds, iespējams jūsu projekta mape, kur būtu redzams. Nu, lūk, jā, nu, kaut. Tad šīs te printi, protams, viss ir, nav obligāti svarīgs, ir īstenībā šīs te import, viss šīs import instrukcijas ir kritiskas, ja mēs zinām, ka būs vajadzīgs darbs. Tad, jā, Anete jautāja, kādos gadījumos, tad var sakot, jā, šī gadījumā kļūda var būt tikai tad šeit, šī gadījumā import, principā, iespējama tikai import error. Jā, jā. Nu, lūk, kad nav uzstādīta kāda pārēja. Tās bibliotekas ir jāinstalē atsevišķi, teiksim, ja mēs lokāli darbojamies. Jā, tieši tā. Nu, lūk, jā, tāpēc es ieliku šo komandu pip install pandas, jā. Un, jā, tas moments, tāpēc to uzrakstīju šīs instrukcijas, jā. Un atkal, ja mēs gribētu iet vēl dziļāk, tad būtu labāk darīt atkal katram projektam atsevišķu virtuālu šo te vidi taisīt, jā, arī
savā mājasdatorā arī var darīt tā, atdarīt katru projektu, ja? Bet tā jau būtu garāka diskusija, ko es negribētu tad uzsākt, jā, bet tāpēc es parādu, bet pietinstāv pandas, ja vienmēr lietojam, tad to pietiktu, lai būtu pandas, un tad, ja jums vajag Excel atbalstu, būs vēl šī papildu biblioteka, kas tieši Excelim, ja? Nu, lūk, bet atkal, Google to ir visu izdarījis jūsu vietā pēc būtības, ja? Lūk. Jā, tas nav tas pēc kādu pusstundu, kamēr uzstās, viņš automātiski uzstās, nav nekas traģisks, jā, ja ir Pythons, protams, jābūt, jums ir Pythons lokāli uzstādīts. Jā, labi. Jā, un šīs papildu instrukcijas, es saku, man patīk apsties, kur es esmu, kāda operēja sistēma, disku. Es arī lieku, pieņemsim atmiņas. Var parādīt, ka es gribētu cik brīva atmiņa, cik mēs, es varu parādīt šeit jums drusku laiks. Es pieņemsim paprasim, lai man uzstāda, jā, mēs šeit dodot jaunu kodu, jā, lai viņš uzstāda šeit promptu, jā. Viņš man ko saka, ko viņš man saka šeit, atvainojos. Generate code, jā. Let's show how much free available on how much total and how much available free RAM we have currently, jā. Ko viņš pateiks? Nelaime tā, ka to atkarībā no sistēmas nav kā kurā mašīnā tas ir. Jā, mums ir 3 operētāju sistēmas, principā dominējošās. Jā. Tad ir, protams, uz Mac bāzes, ir uz Linux bāzes un ir uz Windows. Tad, jā, ir šāda biblioteka. Tas ir viegli, bet tā nav atkal. Pamēs, vai viņi strādā. Jā. Vai viņi strādās? Es neatceros, vai viņi nāca līdz. Jā, viņi nāk. Jā, redzēt, šī gadījumā, jā, viņa parādījās, tāds pats, kas šeit, jā. Man ir 12 gigabaiti atmiņa kopā piešķirti, jā, un redzam, tas sakrīt tie dati, jā, 1,1 free, jā, 8,9, jā, varbūt used, jā. Jā, to viņš rādīja, how much is used. Ui, kas tur tikās, ko es tev zooms, jā, kāpēc viņš reku ir used, pamēģināsim vēlreiz šo te šūnu, jā. Kāpēc nesanāk īsti, nav tur kaut kas vēl paliek kaut kas pāri, viņš rāda, ka 0,9 mēri, jā, bet, principā, viņš savādāk mēri to matemātiku, viņš šeit mēri. Jā, ja grib sīkāk papētīt, kas te vēl interesants, ir tas, ka es lieku tos 2 ciparus aiz komatu lieku, jā. Tad, kā es te mēru tos 24 reiz 3, jā, gigabaiti tie ir, jā, es dalu ar gigabaitu izmēru, jā, lūk, jā. Jā, lūk, jā. Tātad, protams, es saku vēlreiz, ja mēs strādāsim, tad, jā, ja strādāsim ar tabulām, tad pandas, jā. Lieta ir tāda, ko es gribēju teikt, jā, tad pandas, jā. Ir, ja mēs uzpājam apakaļ, ir pieejamas, es parādīšu šo te, varbūt tās, jā, negribu jūs galvās, tas viņi, jā, jā, ir Pythonam, kāpēc Pythons tik populārs, tāpēc, ka viņam ir pieejams 600,000 dažādas bibliotekas, jā, un, protams, kā jau ir tas Pareto princips, 89% no tām ir studentu kaut kādas projekti, jā, un tādas lietas ir kāda, nezinu, bet tomēr kā 10-20 tūkstoši dažādas bibliotekas, pieņemsim, pieejams, jā. Bet tas ir šeit, kur atrodīsies, ja es iedīšreisim pandas šeit, jā, jā, var redzēt šeit, jā, kā atkal ir visādi, jā, te jāstās ļoti, ka šī ir tā vieta PyPy.org, kur visi dzīvo, visas šīs te bibliotekas, jā. Ir dzīvo visas nopietnās bibliotekas. Tas ir pakotņu pārvaldītāji, ja? Un te īstenībā te jāstās kaut kāds pandas 3, es domāju, kaut kāds ar, jā, jāstās uz datumu parasti, jā, pandas tas, ko mēs gribam, jā, visāds pandas 07, jā, jāstās, kas tas ir projekts, jā, tas jāuzmanās, jā, ir bijuši pēdējos pāris gadu laikā, ir bijuši daži viltvāži, jā, būs kaut ko līdzīgi, jā, tā kā jāstās līdzi, bet šeit var skaidrs, kas tāds ir, jā. Šī ir tiešām ļoti 440 miljonus lejuplādes mēnesī, jā. Šī ir tiešām ļoti nopietna biblioteka, jā, tā kā samā droši, jā. Lūk, bet jā, ikdienā, jā, es parādīšu, kā, ja tev ir 40,000 dažādas iespējas, jā, mēs varam paprasīt noteikti gan lielam mākslīgam intelektam tagad, autoritīvi, jā, kas man vajag, kāds man ir, pieņemsim, ko es gribu, kāds ir use case, ko es gribu darīt pēc būtības, jā. Ir arī tāda lieta, Python curated awesome libraries, jā.
GitHub, jā. Pieņemsim, šeit tāds mazs sākums, varbūt, pieņemsim, parādīšu šeit, jā. Man liekas, jā, Awesome Python, man liekas, ka šis ir oriģinālais, jā. Arī GitHubā brīvi pieejams, jā, man liekas, ka šis, jā, 3.26 šī oriģināli. Tad šis ir, jā, te var redzēt, kas jūs interesē, kāda datu, ko mēs jums šeit datu analīzē, protams, jā, bet te var redzēt, ko Pythons var darīt. Jā, šeit ir tāds, sakot, te jau ir tā nedaudz atlasīt, te pieņemsim, te ir jau atlasītas bibliotekas. Jā. Bet, protams, var prasīt Gemini vai ChatGPT un lai salīdzina, kas ir svarīgi. Jā. Kas ir svarīgi, ir skatīties cik aktīvi biblioteka tiek uzturēta. Ja? Te mēs mums varētu, sakot, te var pavadīt visu dzīvi, ja? Visam neiziesim cauri, protams, ja? Bet vismaz šeit var apsīties, kas ir iespējams. Ja? Nu, ļoti, ļoti daudz kas. Ja? Ja? Bet šis ir tāds labs sākums. Ja? Tā kā tas būtu vairāk uz kā ārpus šī kursa tēmas, jo mēs noteikti visi nevarēsim darīt. Ja? Lūk, atkal oriģināli Pythons. Oriģināli Pythonam bija tā doma, ka ļoti daudz, kas jau no bāzes nāk līdz, tā kā izmēr ļoti daudz, ko mēs varam darīt jau, sakot, pēc šis te, ja mums nevajag, piemēram, datu tādu tīrīšanu, mēs varam veikt ar standarta bibliotekām, principā. Tas viss nāk līdz Pythonam, ja. Un tikai tad, kad mums vajag kaut kādā datu, kaut kādā Excelī likt iekšā, tad parādās vajadzība pēc ārējas bibliotekas, jo, protams, to Excel uzturēt, Excel atbalstu, jā, tomēr ārējo, nu, tas tomēr prasa ārēja biblioteka, to pēc nospusēm nedos iekšā, jā. Nu, lūk, jā, labi, jā, tad šitajā ziņā, nu, es saku, jāskatās. Jā, pēc vajadzības. Ja kaut kāda konkrēta vajadzība droši var palīdzēt arī pēc tam. Tā, nu jā, bet runāsim tagad par funkcijām. Jā. Jo mēs saskarsimies, visu laiku mēs jau saskaramies ar funkciju kā print. Mēs esam redzējuši print. Tā ir funkcija. Jā. Atkal, es domāju, jums visiem gan Excelī, jā, nu, funkcija var kaut ko dara. Funkcija ir jau definēts instrukciju kopums, kas kaut ko dara. Ja? Un tas ir pēc būtības mūsu galvenais, tā sakot, lai veidot kaut ko uzturamu, sakārtotu funkcijas ir viens no galvenajiem veidiem, kā mēs sakārtojam mūsu projektus, ja? Un sadalām, skaldam un valdam. Ja? Lielāks projekts, vienmēr, jebkurš, tā ne tikai programmēšanā, jebkurš mēs sadalām apakšlielāku, tādos vidējos uzdevumos, ja? Projektu pārvaldībā, ja? Un pēc tam mazākos, līdz mums ir kaut kas tāds, ko mēs tiekam galā, lai cik būtu smags uzdevums, lai tur ceļot uz Marsu, ja? Vai būvēt atomstaciju, ja? Un jebko. Jebkuram projektam. Ja? Tāpatās arī visā programmēšanas pats ir. Ja? Un tad mēs, kā tas strādā notebooks režīmā šīs funkcijas? Parasti tā, ka mēs kaut kādas instrukcijas, kaut ko tādā dzīvē mēs kaut ko mēģinām, un kad mums strādā kaut kādas instrukciju kopums, cenšamies ielikt funkcijā. Nu, lūk, ja? Tad šam ir ļoti daudz priekšrocības funkcijā. Nu, lūk. Tad tas, kas mums, un ir vēl viens moments, ko es uzsveru, abstrakcija. Tad funkcija, laba funkcija noslēpj to sarežģītību. Ja? Viņi kaut ko dara, ja? Pieņemsim, ja redzam šo pašu print funkciju, ko mēs tādā vienīgā tāda labi zināmā. Ja? Viņa noslēp to visu, kā tur drukāt uz ekrāna, ja? Visu drukāšanu, to mums galīgi, mēs zinām, ka drukā uz ekrāna. Ja? Mums nav jāuztrauc, kā tas mašīnā tiek realizēts. Ja? Kā Pythons to dara. Tā ir abstrakcija. Viņi drukā uz ekrānu un viss, kas jāzina. Ja? Nu, lūk, ja? Tad tas ir moments arī, ka viņi mēs ļauj noslēpt sarežģītību. Kaut ko uztaisam un tad strādām. Kā to darīt pašiem? Labā programmas valodā, protams, tas ir iespējams ļoti viegli. Pythons nav izņēmums, un te parādīšu piemēru. Ja? Sāksim ļoti vienkārši funkcija. Tad funkcija kāda? Apsveiksim kādu cilvēku ar vārdu, ja? Un šeit ir uzreiz jau funkcija jau beidz savu darbu. Tad tās ir instrukcijas. Ja? Tad, ja es palaidīšu šo šūnu, pilnīgi nekas nenotiks. Kāpēc? Jo esmu tikai definēju šo sveikšanas funkciju. Ko viņa dara? Viņa veic transformāciju no iekšā nāks teksts, ārā nāks jau sveiciens, arī jauns teksts. Un, lūk, te arī var redzēt vēl dažas nianses. Ja? Mums ir jau uzreiz gatavs paziņojums, ka tas ir string. Ja? Lūk, un arī tas, ka tas sagaidāms string.
tie, kas strādā šo kādu stingrāku valodu, tur ir obligāti prasība. Īsumā šis string nav obligāti prasība. Es parādīšu, kā tas strādā. Lūk, tātad greeting, es palaidu greet funkciju, ja, un redzat, kas notikās šeit. Es turu peli virsū uz funkcijas, ko es nu pat uzrakstīju, ja, un es dabūju ārā arī palīdzību. Ja, tad, kā tas tik darīts? Šeit es uzrakstu, ja es rakstu pats priekš tādiem nopietnākiem uzdevumiem, tad ir labā prakse uzrakstīt arī kaut ko paskaidrojumu šādā formātā, 3 pēdiņām, ja, tas sauc par docstring, dokumentāciju, un no tā var veidojās automātiskā palīdzība. Jā, ja jūs redzat īsas mazas funkcijas, tā sakot, kurām nekas nav vajadzīgs paskaidrojums, jā, tad var, protams, nerakstīt, un ikdienā sākumā jau neraksta, jā, bet, piemēram, mākslīgais intelekts būs gatavs laimīgs jums to uzrakstīt jūsu vietā, protams. Un tas ir viens no lielākiem, ja agrāk pirms 10 gadiem es reti rakstīju docstringus, tad mūsdienās tas ir ļoti viegli, ja tu sakarīgi uzraksti funkciju, ko viņi dara, tad docstringu pēc būtības AI jums uzrakstīs, mākslīgais intelekts uzrakstīs jūsu vietā parasti, jā, nu lūk, jā. Tā kā pēc būtības mums šī visa daļa nav obligāta, jā, lūk. Es vēl parādīšu to šeit, jā, super simple function, jā, code, def super simple greet, jā. Name un viss, jā. Return. Vai, jā. Lūk. Tas minimāli, tas pats, kas šeit, jā, tas pats, jā. Šādā veidā, tas ir super, jā. Tas ir minimālā versija. Bet atkal ievēram, kas ir vienīgais, kas saka, kas ir klupšanas akmens. Ir šis calls, kas notiekās šeit? Tad calls izveido tā saucamo jauno tvērumu, jā. Jā, šeit mēs varam 4 vai 2, jā. Šādā veidā, jā. Tad Pythons ir ar to raksturīgi īpašība Pythonam ir šīs atkāpes, jā. Ja mēs veidojam paši savas funkcijas, kaut ko darīt gribam, jā, tad mums ir tas te funkcijā ar callu mēs aprakstam, izveidojam savu tvērumu, kas attieksies šo funkciju, jā. Tad tikko es beidzu šeit, jā. Lūk, jā, šis ir outside. Šis jāatcerās, šis moments, jā. Te ir mani funkcijas definīcija. Es domāju, samērā saprastu ideju par funkciju. Kaut kas nāk iekšā, kaut kas nāk ārā. Vismaz labā funkcijā, jā. Nu, lūk. Bet šis ir ārpusē, ja? Es palaižu, ja? Ja? Tad šis ir tikai tāds paziņojums, ko es rakstīju tāpatās bonusā, ja? Šis ir funkcijas definīcija. Un tagad viņu var izmantot. Ja? Pieņemsim, new greeting. Man ir pabrika, supers ir Valdis, ja? Un es viņu varu izmantot šajā ziņā, ja? Hai Valdis. Nu jā. Protams, ļoti vienkārši gadījums, ja kaut kas nāk iekšā, kaut kas tiek veidots ārā uzreiz, jā. Nu, lūk, un te jau tas tāds nopietnāks, jau, kad teikt, industriāls, tas teikt, nu, atbilstoši jau ar šo daļu, vismaz šī daļa būtu laba. Šī daļa, nu, protams, nav obligāti, jo tas viss tikai paskaidro acīm redzams lietas, jā. Labi, jā. Nu, lūk, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, protams, šo te, teikt, fabriku, es varu drukāt ārā paziņojums, jā. Sadot Valdis, jā. Un vēl viens moments ir šeit 8.0.8. Ko es izdarīju? Es varu padot arī skaitli. Pythons jau minēju, ir ļoti liberāla valoda. Ja? To, vai tas ir strings, Pythons nepārbauda. Tas ir ļoti ērti strādāt, bet ar to jāuzmanās, protams. Ja? Šajā gadījumā kļūda nav. Kāpēc nav kļūda? Funkcija gaidīja stringu, bet iedevu skaitli. Pythons nepārbauda pats par sevi, vai strings nāk iekšā. Nemetīs kļūdu uzreiz, ja? Tam ir atsevišķi rīkori palaists, pēc nav vajadīgs šeit, bet, ja būtu, pieņemsim, šeit es kaut ko darītu skaitlisku vai ar stringu, tad, protams, man nāktu kļūda. Bet tā kā f-strings šajā vietā var likt jebko, ja? Varbūt mainīgā vērtība, varbūt skaitlis, strings, tur, nezinu, booleans, tur kaut kas cits smagāks,
tas strādās, principā, kļūdu nav iespējams gan izvērt dabūt šeit, jā, viņa ļoti robusta funkcija, nu, tāpēc, ka viņa ļoti vienkārši, protams, ir, jā, bet grūti salauzt šādu funkciju, jā, nu, lūk. Bet jā, tad mēs iegūstam no funkcijas šo iespēju veidot, nu, pēc parametriem, kaut kas nāk iekšā. Labi, jā. Nu, tagad aptīnās vēl viena funkcija, vot vienkāršāk, arī līdzīgi, un tur skaidrāk tā lieta paliks atkal. Man ir atkal definēta saskaitīšanas funkcija, nu atkal skaidrs, ka te būs kaut ko prasot, kaut ko vairāk, gudrāku, bet man ir kas ir add a plus b, ja? Iekšā nāks divi skaļi ab, ārā nāks a plus b. Ja? Tātad skaidrs, ka šī funkcija pieprasa veselos skaitļus un dos ārā veselos skaitļus. Ja? Nu, lūk, bet izrādās, saka, Pythons uz to neuzstāja. Ja? Šajā ziņā, ja es radīšu šo te 2 plus 2 4, 2 pai un e saskait kopā arī strādās, un pat to var darīt šādus te lietas. Valdis plus RTU, es varu dabūt šo te kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka divus tekstus arī plus strādā arī ar stringiem. Ja? This works because strings support operator. Ja? Nu, tā. Nu jā, tad šeit tikai parādīt viens, kur varētu būt kļūdas, tos parādīšu, tad dabūs kļūdu beidzot, ja? Nu, gribās salauzt, vajag pamēģināt salauzt lietas, ja? Add nevar 6. Kāpēc būs kļūda? Tāpēc, ka Pythons neatbalsta teksta ar cipariem saskaitīšanu. Nu, tas nav iespējams, ja? Redzēsim, ko man pateiks, ja? Type error. Viņš pateiks ļoti precīzi, ka only concurrent string, nu, lūk, ja man nepatīk tas, ja es gribu tomēr šādas lietas uzspiest skaitājumu, ko es daru, explain error, un viņš pateiks, ka var pārtaisīt šos 6 par stringu, ja grib ļoti. Parādīšu, kādu es tiešām parādīšu, man liek risinājumu. Redz, kur ir divi varianti, ne, mīnus šis te, jā, tātad parādīšu šo kļūdu, jā, noņemsim šo rindiņu, jā, accept, tātad tā bija tā kļūda, šādi mēs varam tātad pārvērst skaitli par stringu, jā, strings, jā, tad es varu pārvērst šo ciparu skaitli, ja man tiešām vajag šādas lietas darīt, nu, parasti to nevajag, jā, es varu darīt šādi te, un tad nevar 6, ja nezinu, tā grib, jā, nu, lūk, labi. Tā, vēl viena tāda pašlīdzīga funkcija, parādīšu arī joks uz šo te sareizināt, ja, it kā veselos skaitli ar stringu, ja, nu, lūk, A reiz B, ja, un kas te notiekās? 2 reiz 3 strādā, nu, reizināšana, vai ne? Divi skaļa komata arī strādā, bet kas ir interesants moments, ka var šitādu joku, ja, es varu tekstu reizināt, ja, tā ir viena neliela Python īpatnība. Es varu reizināt, ko es iegūstu vienkārši atkārtošanu. Ja? Es iegūstu jaunu milzīgu stringu, alus. Ja? Tad reizināt var. Ja? Tam nav, nu, praksē nav liela vajadzība. Piemēram, man vajag kaut kāds ātri, kaut kādus simboliņus, tad var darīt šādi te. Ja? Tad zvaigznīte reiz 80, man būs 80 zvaigznītes šeit būs. Ja? Nu, kaut kāda atdalītāja, ja vajag ātri uztaisīt. Ja? Vai, piemēram, krustiņi, ja, šeit 20 krustiņas dabūšu ārā. Kāpēc 20 krustiņas? Tāpēc, ka te būs 20, un te ir X krustiņš, ja, jo es B neuzstādīju šajā pēdējā, ja. Tad, ja, krustiņš man nāk, tā teikt, pa brīvu, tāpēc, ka esmu uzstādījis noklusēto vērtību, ja. Tad Pythonā funkcijām es varu uzstādīt noklusētas vērtības. Tad kādas ir labas vērtības tekstam, ja? Use same defaults functions. Ja? Tātad, if we supply default values to functions, then makes sense. Same default. Ja? Doma ir tāda, ka jā, ja es tā kā veidoju, atmēr jautājums, tad tās mēs, jā, tāpēc tieši to es saku vēlreiz, tātad šis te, es saucu šos te, es saucu par apvienoto nāciju ieteikumiem, ja, ka kāda valsts izturās ļoti slikti, raksta vēstules, sūdzības valstī, ja,
Un tie ir tikai ieteikumi. Ja? Tas ir vairāk tā kā ir speciāli tādi koda analīzes rīki, ja? Kas pasaka. Tad būtības tas ir tā kā ieteikums. Ja? Pythons, ja? Tad šis te daļa, ja? Šī nav obligāta. Šī daļa nav obligāta vēlreiz. Ja? Es varu taisīt arī šādi te, ja? Def mul, ja? AB, ja? Un viss. Return result, viņasim return A reiz B, ja? Un viss. Vairāk tas ir pilnīgi, tas pati minimālākā funkcija, ko es varu izdomāt pagaidām, ja? 2 nāk iekšā, 1 nāk ārā, ja? Lūk, ja? Tāpēc nav obligāts, tikai rādu, kāda ir labā praksa tādās nopietnākās funkcijās rakstīt šādi te, jo pateikt, kas būtu parasti jāliek. Jā, tā kā nav obligāti rakstīt šo te, ja jūs vienkārši redzat, jo parasti, ja mēs skatāmies, piemēram, print, ja? Šeit, ja? Tur ir parādīts, ja? Kad sagaidat, pieņemsim, tur ir separators, tur ir N simbols, jau ir definētas lietas, ja? Tā kā, piemēram, šis, ja es sagaidu, ka man bieži vajag reizināt ar krustiņiem, tad, protams, šo krustiņu liekam, ja? Tā lūk, ja? Un pieņemsim print, ja? 0, 2, 6, ja? Ja? Vai arī šādi 0, ja? 0, 10, 2, kas man sanāk, add 5, 3, 4, ja? Kas sanāks? Pareiķināsim, tad kas mums sanāks? Vēl šo joku, kas šeit ir, ja? Tātad, tu sauc par kompozīciju, ja? Tātad, mums te būs rezultāts 20, te būs kas 8, tad 160 sanāks, vai ne? Ja? Same as, vajadzētu būt, ka 10 reiz 2 reiz 5 plus 3, vai ne? Tā vajadzētu būt, es ceru. 160. Man liekas, ka es pareizi rēķinu, es neesmu skalīgi aizmirsis, es ceru, ja? Pārbaudīsim, vai tā būs. Jā, ir 160. Jā, lūk. Ja? Tad no šī piemēra es ceru, ka var saprast, kā Pythons rēķina. Tas, kas ir iekšpusē, tam ir prioritāte. Ja? Tad funkcijām, labas funkcijas pēc savas definīcijas atgriež kaut ko. Jā. Tad viens tāda iesācējs, nezinu, kļūda, bieži vien var būt, kad raksta funkciju, jā, es rakstu default, jā, to es rakstīju, jā. Tātad typical, jā, functions, jā, functions do not have to return anything, but then they still return none. Jā, pieņem šādu funkciju. Do something, jā. Something, jā. Jā. Print something, jā. Print something. Print welcome, jā. Jā. Atkal bez parametriem, jā. Nu, lūk. Jā, nu, lūk. Kāda ir atšķirība? Tad šis te, jā. This function does not return anything, so it returns none. Ja? Tad kāpēc šāda funkcija, principā tikai kaut kādai izvadam, kaut kādai vizualizācijai viņi varētu derēt, ja? Bet ja mēs veicam kaut kādus skaitļus saprēķinus, šāda funkcija būs ļoti nederīga. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņu rezultāts netiek padot apakaļ tālāk. Ja? Viņi kaut ko dara, ja? Bet neko neatgriež. Ja? Skatāmies šo te, ja? Ja? Viņi strādā, ja? Bet es nevaru saglabāt rezultātu šo te. Šis rezultāts netiek saglabāts. Ja? Tā ir tā atšķirība. Ja? Iepriekšējās funkcijas viss kaut ko atgriez. Ja? Jā, šajā ziņā. Nu, lūk. Labi. Jā. Nu, lūk. Un tajā ziņā funkcijas bieži vien mums nav jāraksta pašiem savas funkcijas. Protams, tu var rakstīt mūsu vietā, var rakstīt mākslinieks intelekts, bet kāds cits varbūt, kāds jau cits uzrakstīs kādā bibliotekā. Mēs nepārtraukti stāvam uz milžu pleciem. Tas ir daudz ir rakstījuši pirms mums, ja mums nav viss divritenis no jauna jāizgudro. Nu, lūk, un tagad parādīšu šo piemēru, ja, lūk, ja, tad šeit, lūk, šeit parādīšu piemēru, jā, tātad, nu, lūk, jā, te būs funkcija, jā, un mēs iesim cauri, šis tāds garāks piemērs, ko mēs darīsim. Šī ir funkcija, kas mums lejuplādēs un atzipos failu. Tad doma ir tāda, ka jūs viņu varat izmantot bez modifikācijas, jā. Bet būs jāiziet cauri viņai tādu uzku vairāk. Viņa ir samērā gara, jā. Es
pats viņu rakstīju, bet viņai ir viena nepilnība, ko es pieminēju, ka viņi principā dara divas lietas. Ja? Download un zip. Tas uzreiz, ja man būtu students rakstījis šo, ja es nebūtu pats rakstījis, būtu teikt, jā, tas īstenībā nav īsti pilnīgi pareizi no tā viedokļa. Viņai būtu jādara tā, ka šādai funkcijai būtu jāizdara divas lietas lejuplādē un tad atzipo divas funkcijas atsevišķi jāizsauc. Šādai funkcijai būtu jābūt ļoti īsai. Viņi izsauc tikai divas apakšfunkcijas pēc būtības. Ja? Šeit es to vēl neesmu izdarījis, ja? Tad ko es daru? Tad šī funkcija, es padošu ko parametru, vai nu stringu, ja? Vai arī mapi, tad no kurienes, var sakot, tad es padošu no kurienes lejuplādēt un kur atzipot, var sakot. Tad šāda funkcija nāk iekšā divas lietas, ja? Un pēc būtības šāda funkcija, kas atzipo, viņai nebūtu īstenībā nekas jāatgriež, jo viņa veic savu darbu, ja, un īstenībā mums nekas nav jāgalvā. Bet varbūt arī derīgi arī šādai funkcijai kaut ko atgriezt. Un ko mēs atgriezīsim? Mēs atgriezīsim tur to mapi, kur mēs šos te failus lejuplādējam. Principā tas būs tas pats šeit nāks apakaļ. Tas ir vairāk tādai pārbaudē. Iziesim cauri šādai funkcijai, ko viņa dara. Tad, un iesim lēnām pa vienai rindiņai. Šo daļu mēs zinām, tā ir dokumentācija. Ja? Atkal, ikdienā mums nav sīki katra funkcija jāanalizē, ja? Bet, ja kādreiz, vajag būt iebraukt iekšā, var saprast, ka tas īstenībā nav nekas traks. Tad pirmais solis mums jāatrast, kur mēs liksim, ja? Mēs pārvēršam šo te mapi, ja, kur mēs gribējam, tas būs vienkārši teksts, speciālā, tā teikt, saucamā ceļa objektā. Un kas tas ir? Tas tikai domās tam, lai strādā visa programma, strādā vienādi uz visām operatīvām sistēmām. Jo lieta ir tāda, ka pieņemsim uz Windows, mums ir kur kādu mapu atvēršu vaļā, jā, redzam, ka, ja es atvēršu kaut kādu mapu, pieņemsim tur downloads, jā. Mēs redzam, ka Windows tā nejāga lieta, ko man ne kaut kāds tur pieņemsim, nezinu, ko tās aigars, jā, lūk, redzat, ka šādi te viņi izskatās, jā, ar apakšsvīpiņām, jā. Uz Linux un uz Macintosh ir otrādāk, jā. Un, kanceli necinu, bet tā. Lūk, jā. Un ar to ir labāk, lai Pythons tu dara mūsu vietā, lai viņš visus failu nosaukt, visus šos te ceļus uzstāda vienā formātā. Ja? Un tad, ko es daru? Ar šo nāvošo recepti es izveidoju šo te mapi, kur jābūt, kur es gribēšu glabāt failus. Un ko es rakstu? Var sakot, ja viņi eksistē, tad es neko nedaru. Ja viņš eksistē, tad es neko nedaru. Ja eksistē, tad daru. Un nākošā rindiņa šeit. Ja? Ko es daru šeit? Man nāks kaut kāda adrese. Ja? Man nāks kaut kāda adrese šāda, te piemēram adrese man nāk, ja? Un es dalīšu viņu pa elementiem. Es izmantošu tā saucamo splitu. Ja? Tā ir teksta instrukcija, teksta stringu apstrādes instrukcija. Un ko viņi dara? Viņi sadala pēc šīs svīpiņas, ja? Sadala tekstu pa šādos te parametros. Rekur piemērs. Ja? Rekur piemērs, ko es daru šeit, splits dara. Ja? Man ir ar komatu, ja? Komats, un es varu pēc šī te atdalīt vārdus. Rekur šeit piemērs, ja? Pieņemsim, es varu sadalīt pēc atstarpēm. Rekur pirmais piemērs, ja? Un otrais piemērs ir pēc komata. Tad kāpēc, es domāju, ka var saprast, kāpēc šāds splits ir noderīgs. Ja es strādāju ar tekstu, un man ir kaut kāds CSV tipa fails, un viņš jāsāk apstrādāt, šāds splits rindiņas līmenī var būt ļoti noderīgs. Ja? Tad ļoti vienkārši nav jāķeras pie kaut kādas smagās artilērijas, kā regular expression, tad šo var tikt ļoti tālu. Ja? Sadalot vienkārši pēc kaut kāda nosacījuma. Vai tas ir atstarpes, vai komats, ja? Ja, instead of comma, it could be any divider or letter or anything. Ja? Ar jautājumu? Jā. Jautājums ir tāds, ja mēs viņu dalām ar splitu, mums ir CSV fails, kurā ir, piemēram, 170 rindiņas. Jā. Bet man viņu vajag izdalīt, lai pirmais vārds ir kā kolonā, visi pirmie vārdi ir atsevišķā kolonā, visi otrie vārdi ir atsevišķā kolonā, tā kā no tā izveidot jau... Jā, uz to jau mēs iesim, jā. Mēs šodien to tiksim tik tālu. Es domāju, mēs tiksim tik tālu, jā. To mēs arī darīsim. Es negribu, es ceru, ka lai visiem saprot, kas tiek darīts šeit, jā. Tāpēc arī rāda to funkciju. Jā, mēs to darīsim.
Tad šī gadījumā mēs tieši tā darīsim. Šis būs pirmais, līdz ar pie šī principa, jūs pareizi saprast, tieši to mēs izmantosim. Mums būs daudz katrai rindiņai ar splitu. Jā, mēs varēsim pirmo ielikt kā pirmo kolonā, otrajā, trešajā un tā tālāk. Jā. Tā kā tas būs tas, ko mēs varēsim darīt arī tieši. Jā. Bet īstenībā lietas būs drusku pat vieglāk, drusku būs. Jā. Tātad, bet šī gadījumā es izmantoju konkrēti, zinot, ka jebkurai tīmekļa adresē ir šīs te trīpiņas, jā, un man interesē tikai šī daļa, jā, fails, nosaukums, kā adrese, jā, un ar to es dabūju šādu recepti, ko nozīmē -1, jā, tas ir pēdējais elements, tad viņas dabūtu ede vai suns, jā, attiecīgi, jā, šī gadījumā, jā, -1. Nu, lūk, un tad, ko es daru, es uztaisu no šīs faila nosaukuma, uztaisu zip failu nosaukumu, kur es viņu glabāšu, jā, kur likt, jā, tas būs tas, kur es glabāšu, jā. Un tagad, jā, atceros vēlreiz, es pārbaudu request, šī nav obligāta instrukcija, jo mēs jau veicām šo pārbaudu vēlreiz, jā, mēs, atkal, jā, bet tagad galvenais ir, ko es daru šeit, es tad lejuplādēju, ar šo recepti es varēšu lejuplādēt arī ļoti lielus failus, kāpēc, jo es viņus lejuplādēju par 8 kilobaitu, tā teikt, čankiem, jeb gabaliņiem, ja to var mainīt, jā, 8 kilobaiti ir standarts, jā, tad doma ir tāda, izstāst samērā divas, kas te viz, ko tas nozīmē, ka es atveru, tā teikt, straumi, jā, 60 sekundes, laikam bija, nemaldos, jā, dod 60 sekundes pārbaudēju, lai ne, jā, ja ir kļūda, kaut kas, ja tas fails neeksistēs, tad būs kļūdas paziņojums, un tad es viņu pa gabaliņiem vienkārši ierakstu iekšā, jā, un man būs iegūts, jāsaka, šis te fails, jā. Es atvēršu failu, jā, to zip failu, un es būšu viņu saglabājis. Tad šī recepte, principā, lejuplādē jebkuru failu, ne tikai zip failu īstenībā, jā. Lūk. Jā. Un tad, kad viņš fails ir lejuplādēts, jā, mēs varam viņu atzipot, jā, un izvilkt visus šos te failus atsevišķi, jā. Nu, lūk, liekas samērā sarežģīts, jā, vai grīz man kāds 10 instrukcijas tikai, jā. Šī vēl tā sarežģīta tā lieta, jā, šī ir, tad, kā to saprast? Mēs vienkārši atveram, tā teikt, faila, savienojumu ar kādu ārēju resursu, jā, un tad mēs viņu pa gabaliņiem velkam, nevis uzreiz. Kāpēc tā dara parasti? Nē, ja man ir maziņš fails, tur kaut 50 kilobaiti vai 5 megabaits, droši vien, ka nav obligāti šādi te darīt. Bet, ja ir lielāks fails, mēs negribam, lai viņš kaut kur uzkarās. Ja? Nu, lūk. Skatīsimies tagad tālāk, kā tā recepte strādā vispārībā, vai vispār viņa strādā. Tad, ko esmu darījis? Es definēju šo funkciju. Ja? Lūk. Man tad jāizveido urlis. Ja, urlis, te ir dzīvo šis te urlis, šeit viņš eksistē. Ja? Un es palaižu šo funkciju. Tad, ko es saku? Es gribu, man tagad ir sample data map, man te nav tāds nekāda mape. Es gribu ielikt šo failu day2 datu mapī. Tad šeit var redzēt, ko? Jebkuru nosaukumu man izveidosies šeit. Tas nebūs man lokāli, būs tajā mākonī. Šis te ceļš izveidosies. Apzīmēs, kas notiksies. Ja? Nu, lūk. Un tagad apzīmēs, vai šeit man pārbaudījās. Jā, reku ir. Jā, es refrešoju. Nu, lūk. Un tas, kas ir, esmu lejuplādējis 3 šos failus, jā, 1, 2, 3, 4, 5, tad es lejuplādēju šo vispirms, jā, un pēc tam viņu atzipoju un varu tos 5 failus izvilkt atsevišķi, jā. Nu, lūk, tad funkciju darīs samērā daudz, jā, bet beigās, ar šo recepti, tad jums, lai viņu izmantotu, jā, šo funkciju, jums nav iekšā jāzina, kā viņi tieši konkrēti strādā katra rindiņa, jā. Jums pilnīgi pietiek jāzina, strādājot, ko rakstīt, jāzina, kas ir prasīts. Kāda ir adrese un kur viņu vilkt ārā, un viss. Un tas ir viss, kas svarīgs, jā. Pēc būtības šis arī varētu strādāt arī šādi te, pieņemsim, varētu rakstīt arī day2, jā. Arī strādās šādi te, nav vaļītas pēs, jā. Data, pieņemsim, folder, jā. Būs vēl viena mapīte, būs lieka, jā. Jā, un būs tagad šeit. Vēl viena mapa, kopijas, mums viņi var arī iznīcināt ārā delete. Ja. Atkal, tas ir mūsu tajā lokālā serverī, disks, jo, protams, man ir vietai vēl 60 gigabaiti, tas, protams, tikai bija kaut kāds ļoti maziņš failiņš, ja, ar šiem datiem. Nu, lūk, jā. Tad es ceru, ka var saprast, ko viņi dara, un galvenais ir saprast nevis, ko visa funkcija dara sīki, jā, pirmā dienā tas nebūs iespējams, bet to, kā viņi izmanto. Ja, ja man ir kaut kāda funkcija, jāstāsta, ko viņa prasa.
pirmais parametrs ir urlis, jā, tad adrese, jā, un prasīts strings, jā, tad tas ir tātad mājiens ar cirvi, jā, tad es gribu, lai man tur liktu adresi teksta formātā. Un te arī šeit var saprast to, nu, ja es māku rakstīt pass, es varu arī stringu, jā, tad un te ir instrukcijas, download zip file from given URL, extract to target folder. Return the path to the folder where files were extracted. Nu, lūk, jā, tā teikt, jā. Un mēs redzam, kā viņi nostrādāja. Labi, tagad files novilkts, jā. Files novilkts, mēs varam tagad pirms pārtraukuma sākt ko darīt. Apskatīsim, sakārtosim failus, kas man tur ir iekšā, un viens no populārākām lietām, atkal, pirms es skrien tālāk, to, protams, es varēju iet ar roku, jā, es varu vienkārši augšuplādēt gan kolopā, gan lokāli, un darīt atsipot ar loku, to jūs var darīt. Lieta ir tāda, ka mēs gribam to visu procesu automatizēt, jā, lai mums tas funkcijas dara manā vietā, es palaišu funkciju un izdaru, vai nav ar roku jāietur, atzipot kaut ko, jā, es varu mums atzipot ar roku, jā, un likt iekšā failus, augšuplādēt, pieņemsim, jā, upload, jā, bet nu, tas nav, tad tas process paliek tāds, nu, nepārskatāms, jā. Nu, lūk, tam arī veidojas konvejers. Nu, lūk, un tagad, ko mēs darīsim, apskatīsim, kas mums iekšā, tad ko es daru? Es padošu šo te mapes nosaukumu, jā, atkal, ka tāpēc likt to pass, ja? Un es izmantošu globe. Kas ir globe? Tad es meklēšu, es domāju, ka tiek lietojuši Windows Explorer vai Mac arī, Finderī, es meklēšu ar zvaigznīti, ar jokeru, es meklēšu visus teksta failus. Es domāju, visam darīšu šo te, vai ne? Nu, lūk, apstīsimies, ko es darīšu, jā. Un te es redzu, jā, tad man ir visi teksta faili, jā, un te viņi dzīvo, visi teksta faili, jā, nu, lūk. Varbūt es gribētu tagad viņus lejuplādēt visus sev. Nu, pastīsimies šeit, jā. Tātad. Atceramies, ka šis bija, to es aizmirsu lejuplādēt. Nu, šī ir speciālā Google biblioteka. Jā, citos projektos viņa nebūs, tikai Google projektos viņa būs derīga, jā. Un ar viņu es varu lejuplādēt katru failu lokāli. Un šī ir recepte, jā. Var visiem nestrādāt. Pazīmies, kāpēc, jā. Tad es uzrakstīšu šeit, trying to, piesim te, print. Downloading. Varbūt jāpasaka. Šis te. File, jā. P, jā. Es varu aiziet arī ar file, jā. Tas ir vienkārši mainīgais, jā. Pagaid mainīgais, maziņš file. File. Name. Tad jāsakrīt, jā. Tad es atrodu visu sakārtoju sev, visus tekstu failus šajā mapītē, un es viņus pa vienam lejuplādēšu šo recepti. Skatāmies, kā būs, vai tā būs. Un te ir viens moments, jā, ir prasība, allow, jā, jums uz Chrome varētu prasīt, ja jūs gribat, lai visus lejuplādē, jā, tad šeit, jā, layout, redzēt, jā, ko viņš redzēt, man laikam aizgāja, jā, 1, 2, 3, 4, man jau 8 reizi, protams, šeit ir, jā, bet jā, viņš var prasīt, vai jūs ļaujat, lai jūs šī te lapa ļauj vairākus failus lejuplādēt. Nu, to man ir datorā stāv šeit, manā downloads mapītē viņi man stāvēs, jā, lūk šeit, jā, nu, jums arī vajadzētu būt pieejamiem. Tā, paņemam pauzi, un 7:05 apstīsimies, ko tad mēs esam lejuplādējuši, jā, atkal. Pauzi tagad. Jā. Tā es beigšu ierakstu šai daļai, pievienošu pie materiāliem pēc brītiņa.